Ļoti nepatīkams fakts, ka jau sākot ar 25 gadu vecumu mūsu ķermenī kolagēns samazinās par aptuveni 1% katru gadu. Tas nozīmē, ka jau 40 gados mūsu ķermenis spēj saražot tikai pusi no vajadzīgā kolagēna daudzuma. Samazinās ādas elastība un mitrums, un kolagēns ir kā krēms no iekšpuses. Bez tā āda kļūst sausa, plāna un ātrāk veidojas grumbiņas. Zūd elastība locītavās un saistaudos. Bez kolagēna skrimšļi nolietojas, parādās krakšķi, sāpes un kustību ierobežojumi, un, piemēram, urīna nesaturēšana. Nošķaudamies, pasmejamies un biksītes mitras. Muskuļi zaudē tonus un spēku. Kolagēns veido muskuļu struktūru. Kad tā trūkst, zūd spēks un ķermenis kļūst vārgs. Asinsvadi kļūst trausli. Kolagēns ir to sieniņu balsts. Ja tā pietrūkst, rodas zilumi un tūskas. Stress un kortizols noārda kolagēnu. Jo vairāk stresa, jo ātrāk novecojam, īpaši āda un locītavas. Saules stari bojā kolagēna šķiedras, veidojas priekšlaicīgas grumbiņas. Nepareizs uzturs, cukurs, alkohols un pārstrādāta pārtika. Tie rada iekaisumu šūnu līmenī, miega trūkums. Kolagēns tiek ražots dziļā miega fāzē. Ja tu neguli pietiekami, organisms netiek galā ar atjaunošanos, toksīni un piesārņojums, smagie metāli, smēķēšana, slikts gaiss bojā šūnas un pātrina kolagēnu noārdīšanos. Ja tu atpazini vismaz 5 no šīm 10 pazīmēm, tavs ķermenis signalizē, ar ko sākt? Tripeptīdu kolagēns promarīna. 50 ml pudelītē 15,000 mg tripeptīdu formā. Tas nozīmē mazās daļiņās sašķelti kolagēns, bet kas efektīgi un pamanāmi palīdz organismam atjaunoties šūnu līmenī. Āda kļūst stingrāka, locītavas kustīgākas, mati spīdīgāki un nagi stingrāki. Enerģija sāk atgriezties. Vēl tikai dažas dienas līdz 13. novembrim šim lieliskajam produktam ir atlaide.